Satiksmes ministra Anrija Matīsa vizīte Daugavpilī notika Latvijas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības starpvaldību komisijas kārtējās sēdes priekšvakarā. 10. decembrī Minskā ministri runās par tranzīta un loģistikas attīstības perspektīvām. Tēma ir svarīga, it īpaši mūsu pilsētā, jo ekonomiskā situācija Daugavpilī ir atkarīga no pārvadājuma apjoma. Cik lielā mērā sankcijas ietekmē Latvijas ekonomiku un kā problēmu var izsināt Baltkrievijas tranzīts. Šobrīd ir veikti aprēķini vissliktākajiem scenārijiem. Vissliktākais scenārijs tad, ja Krievijas kravas pilnībā pazūd, otrs scenārijs arī, ja Baltkrievijas kravas pilnībā pazūd, bet šie scenāriji, gribētu teikt, nomierināt cilvēkus, šie scenāriji ir ļoti maz ticami. Tāpēc, kad mēs vērojam pēdējos 2 mēnešus šajā gadā, novembris, decembris ir ļoti labi. Krava apjoma lielāk nekā bija plānot. Kopumā mēs šogad pabeigsim virs plāna dzelzceļā kopumā, tātad 55–57 miljonu tonnas, kas ir ļoti normāls līmenis, kas ir vairāk nekā pagājušo gadu, tā kā šis gads nav problēma. Nākamā gada pirmie 3 mēneši arī mums parāda ļoti labu dinamiku, tātad kravas būs, bet, protams, mums ir jāgatavojas vissliktākajiem scenārijiem, tāpēc šie aprēķini ir veikti. Protams, mēs darīsim visu, lai šis scenārijs neiestātos. Kas attiecās uz Baltkrieviju, tad rītdien Minskā ir Baltkrievijas Latvijas starpvaldību komisija, kuras arī vadu, un būtiskākais jautājums šeit mums ir Baltkrievijas kravu piesaiste, papildus Baltkrievijas kravu piesaiste, jo, kā jūs zināt, daudzas kravas mēs esam zaudējuši par labu Klaipēdai. Mums ir svarīgi atgriezt šos naftas produktus, kur mēs taisamies rītā arī parakstīt vienošanos ar Baltkrievijas pusi par naftas produktu tranzītu caur Rīgas ostu, kas, protams, ir Daugavpils, caur Daugavpilu šie produkti arī tiks vesti. Un pastiprināt tieši Baltkrievijas kravu tranzītu caur Latviju. Tādējādi mēs arī šīs kravas diversificējam un kravu apjomus saglabāsim. Ja? Tā kā mēs darām visu, lai nodrošinātu to, ka kravu plūsmas tiek pārvadāts. Pārvadātājiem sliktākais scenārijs jau klāt, bet kā var palīdzēt valdība? Autopārvadātājiem mēs darām visu arī no valsts puses, lai palīdzētu meklēt jaunus tirgus. Un šie tirgi ir Skandināvija, tāpat Rietuma Eiropa, tāpat Turcija, Kazahstāna, tātad šīs valstis. Un, protams, ko mēs esam solījuši autopārvadātājiem nodokļu brīvdienas, tas jau ir pieņemti. Ko mēs esam autopārvadātājiem solījuši līzinga garantijas, tās arī darbojās un ir iespējams saņemt. Tāpat ir iespējams dažādu veidu pretīmnākšanas no institūcijām, kas organizē starptautiskās izstādes un palīdz sameklēt autopārvadātājiem jaunu tirgus. Vēlēšanu priekšvakarā Anrijs Matīs un Daugavpils domes vadība runāja par Daugavpils projektiem. Vizītes ietvaros viesi no Rīgas kopā ar Daugavpils mēru apmeklēja objektus un apsprieda plānus uz nākamo gadu. Pirmais, ko es gribētu teikt, tas ir tātad šis viadukts pāri dzelzceļam, netālu no Šķirotavas. Tas jau janvārī mēs parakstīsim vienošanos starp ministriju un Daugavpils domu. Daugavpils doma uzsāks projektēšanu, protams, ministrija finansēs no Eiropas Savienības fondiem šo savienojumu. Un tas jau, es pieļauju, 16. gadā, es domāju, jau sāksies reāla būvniecība. Atkarībā no projektēšanas jau nākamā gadā, 15. gadā jau vajadzētu būt konkursam par būvdarbu veikšanu. Tā kā šis projekts tiks īstenots. Nākošais jautājums, ko mēs arī runājām ļoti daudz, tātad šis tramvaju projekts. Tātad ļoti labi, Daugavpilī ir 12 jauni tramvaji, bet vēl 18 ir nepieciešami. Tāpat tramvaju līniju pagarināšana. Arī pie šiem jautājumiem mēs strādāsim. Un arī jau vienojāmies par grafiku, kādā veidā mēs iesim uz priekšu. Tātad būs šie ekonomiskie pamatojumi par dažādu tramvaju līniju iespējamo pagarināšanu un savienošanu, tāpat par tramvaju piegādi. Kas attiecās uz lidostu, tad par lidostu runājot, tad Eiropas Savienībā ir apstiprināts, Eiropas komisija ir nākus klajā ar tā saucamo Junkera investīciju paketi, kur ir paredzēts dalību valstīs investēt 315 miljardus eiro, un trešdaļa no šīs naudas ies tieši transporta infrastruktūrai. Un šeit mēs saredzam ceļu projekts, publiskās privātās partnerības projekts, un tā skaitā viena no projektiem, ko mēs esam paredzējuši, ir arī Daugavpils lidostas attīstības projekts. Projekta realizācija palīdzēs palielināt darba vietu skaitu un veicinās visas pilsētas attīstību.